otrā daļa – bicepsi. Es šoreiz izvēlējies tādu saudabīgāku programmu, kurā tiek iekļauti mazliet neparasti un reti izmantojami principi, kā daļējo atkārtojumu princips un iepriekšējās nogurdināšanas princips. Tātad iziesim vingrojumiem cauri, un tad jūs varēsiet paši nojaust, ko šie principi sevi ietver. Tātad pirmais vingrojums – biceps uz bloka, daļējie atkārtojumi ar diezgan lielu atkārtojumu skaitu. Tātad 2-3 piegājieni izpildi par 25 līdz 35 reizēm. Šeit raksturīgākā iezīme ir tāda, ka atkārtojums nav ar pilnu amplitūdu, bet ar apmēram 1/3 no pilnas amplitūdas. Katrā piegājienā var to sektoru, kurā notiek tā 1/3 darbība mainīt, tādējādi muskulis tiek piedzīts daudz vairāk ar asinīm un rodās tāds iepriekšējs piepildījums, ko pēc tam var izmantot labāk bāzes vingrojumos. Tātad 2-3 piegājieni no 25 līdz 35 reizēm. Vingrojums numur 2. Klasiskā stieņa celšana ar bicepsiem, jeb biceps ar stieni. Tas ir pamats bāzes vingrojums. Šeit galveno uzmanību es pievēršu pareizai izpildes tehnikai un īpaši akcentējot svaru nolaišanas fāzi. Parasti pozitīvā kustība ir pacelšana ir 1-2 sekundes, nolaišana 3-4 sekundes. Šeit jācenšas ievērot to, ka maksimāli turēt elpoņus nekustīgas, lai palielinātu slodzi uz bicepsiem. Tā kā šis ir bāzes vingrojums, tad es izpildu 3 līdz 4 piegājienus no 10 līdz 6 atkārtojumiem. Vingrojums numur 3. Otrais bāzes vingrojums – biceps ar hantelēm sēdus. Šeit atšķirības starp stienu un hantelēm ir tāda, ka var pievienot kustībai plaukstas pagriešanu, tātad supinācija, kas dod papildus noslogojumu biceps vidējai daļai. Tā kā šis ir bāzes vingrojums, arī atkārtojums skaits nav pārāk liels, no 10 līdz 8, lai varētu nodrošināt tādu spēka slodzi konkrētajam muskulim. Es izpildu 3 līdz 4 piegājienus no 10 līdz 6 reizēm. Un vingrojums numur 3 ir noslēdzošais vingrojums, biceps uz blokiem, krusteniskajā blokā. Šis vingrojums dublē kaut ko līdzīgu sacensību biceps pozām. Tā izceļ vairāk biceps kontūru un biceps pīķi. Un ir labs noslēdzošais tāds pampa vingrojums, beidzot biceps treniņu. Šeit ir lielāks atkārtojums skaits. Galvenā uzmanība tiek pievērsta tieši koncentrācijai uz muskuļu kontrakciju, uz precīzu tehniku un uz pauzes principu, lai izturētu maksimālā sasprindzinājuma brīdī vislielāko slodzi. Es izpildu parasti 2 piegājienus, apmēram pa 10 līdz 15 atkārtojumiem katrā. Biceps treniņa ilgums bija 20 minūtes, tagad diezgan ātri. Atpūtas pauzes starp bloku vingrojumiem ir diezgan minimāls, apmēram 30 sekundes. Un starp bāzes vingrojumiem atpūtas pauze ir apmēram 40-50 sekundes. Tā kā intensitāte ir diezgan liela, tas nodrošina to, ka nav jātērē ļoti daudz enerģijas, taisot lielu apjomu darbu. Tātad īsi intensīvu slodzi. Lūk, tāds izskatījās biceps treniņš, un šī treniņa noslēgumā ir preses vingrojumi. Tā kā tagad ir nesezona, lielākā uzmanība uz preses vingrojumiem tiek vērsta vēderpreses muskuļu masas palielināšanai, tāpēc arī kā pirmais vingrojums ir bāzes vingrojums kāju celšana balstā līdztekās. Kā jūs ievērojat video, galvenā uzmanība tiek akcentēta uz gurnu pacelšanu, tuvinot gurnas ribām, jo vēderprese veids tādu funkciju, ka viņi pietuvina gurnas ribām, nevis ceļ kājas. Un šis pirmais vingrojums 3-4 piegājieni pa 15 līdz 25 reizēm. Atpūtas pauzes starp piegājieniem apmēram 30-40 sekundes. Vingrojums numur 2. Spēka vingrojums, vēderprese, vairāk tendēt uz augšējo vēderpreses daļu, saspiešana uz augstā bloka,
Tas nozīmē, vingrojums tiek izpildīts vai no uz trenažera, kur ir pagrūtinājums, vai uz bloku, kā man tas patīk. Un tiek veikti 2-3 piegājieni pa 12-15 atkārtojumiem. Noslēdzošais vingrojums ir vairāk virzīts uz vēdera preses sānu muskulatūru, lai vairāk izceltu to robežu starp sānu presi un starp priekšējo vēdera muskulatūru. Tie ir noliecieni uz sāniem ar bloku. Šeit galvenais akcents ir uz to, ka ķermenis nešķērso vertikālo asi. Tad muskulis tiek iestiepts un ar izelpas palīdzību spēcīgi sasprindzināts vertikālā stāvoklī. Tas ir reti izmantojams vingrojums, diezgan tehniski sarežģīts, bet, ja to iemācās, tas ir ļoti efektīvs, lai vairāk izcelt vēdera muskulatūras sānu daļu. Šo vingrojumu parasti taisa 2-3 piegājienus ar atkārtojumu skaitu 12-15 uz katru pusi. Tāds arī bija vēdera preses treniņš šodien.